Ko? Nu, braucam tālāk. Tik tuvu piebrauc man klāt. Jāiebūr sejās. Ak, Dievs, tās pūrs ir vienkārši. Tā kā viņas pienāk jau tik tuvu klāt, pilnīgi tad sirds lēs man būt ārā. Tagad pariposim pa kalniņu uz leju, lai nebūs jāminās un jāpielieto spēks. Teikšu, aizbrauksim līdz Burjāņiem un tad pagriezīsimies uz Salkrastu 24 uz turieni un jūt, ka vējš ir pretī, vai ne? Un ot ir Ričuks kārtīgi neripo lejā, jo tāpat, vajag trīc tā kamerā. Aiziet! Pirmīt man sanāca baigie mēsli, kad man nācās nobraukt no ceļa, tāpēc, kad viens busiņš gāja uz apdzīšanu un vienkārši šitā mala, ko jūs tagad redzat, ja? Viņa bija šausmīgi šaura. Jūs zināt, apmēram, kurā vietā viņa ir starp Plāci un Valmieras novadu. Un es saku, man bija jāmūk malā vienkārši, tas buss man nāca spoguli praktiski virsū. Un tur bija bezizējas situācija. Vai nu viņš man ietriektos priekšējā stūrē, manā un iesis mani grābī, vai arī viens variants bija nomūkt malā vienkārši. Nu, ziniet, brauc tā kā idioti apmēram, nu. Es reizēm prātoju, kāpēc cilvēkiem mašīnās ir tie video reģistratori, bļaļ. Tāpat kā, piemēram, man tagad ir video reģistrators vai kameru uzlikt, ja? Nafik tas ir vajadzīgs, bļaļ. Bet īstenībā izvēle katram cilvēkam ir sava, bļaļ. Un ja notiek nelaimes gadījums, tu esi šī nelaimes gadījuma atvesnieks. Jo vienīgā kamera, kas ir bijusi, tā ir bijusi tev. Un citam viņas nav vienkārši. Saskrien tikai pēc tam entuziasti. Tieši tā. Un tad ej un skaidrojies to valsts policiju par šo te, kāpēc tev ir video reģistrators un viss pārējais. Bet tu jau tikai papildinot savu kanālu, vēlies uztaisīt kādu video, lai cilvēki tiešām saprot, ka tu brauc ar riteni un tiešām tu pārvietojies ar velospēdu, nevis vai ar autobusu vai kājām, vai ne? Un tad viņi domā, kā tu tiec tik tālu. Un te ir mans rezultāts, es vēlos to padalīties savā YouTube kanālā. Ja
Tiešām, ja kāds vēl nezina, tad piesakojiet manam kanālam. Un, jā, reku ir kemperi, tāpat cilvēki ceļo un protams, tie ir ārzemnieki un vēl jau prom nav neviens aizbrauc, vēl jau vasara turpinās. Tikai ir augusta mēnesis un ejam pāri Braslas tiltam. Ej Brasla. Baigi noraustījās. Te jau ir jau sākās jau Siguldas novads jau. Bet īstenībā es jums pajautāšu, rakstiet komentārā, kas ir labāk sēdēt mājās vai šādi izbraukt ar Ičoku un filmēt kādu video. Es domāju, ka tā būtu pareizāk un šitādā peinā dienā kā šitā, vai ne? Lietus nelīst, vai ne? Un tāpēc sēdēt mājās. Un tā kā līdz lietas, tu var pasēdēt mājās. Redzēt, kāda vētras postījumi ir, kur tas trakais vējš bija. Atcerieties, kas notika citās vietās, kā tur visi zari, visi gāja pa gaisu, ja? Nu, līdz 30 metriem sekundē bija vēša apmēram. Ot, pārbrauksim pāri Braslai un tāds mums ir 6 minūtes, ja? 6 minūtes mums ir tagad iefilmēts. Pārslēgsim ātrumu un lēnu garu brauksim, jo mums jau jābrauc vēl. Ja domājieties, man šausmīgi nepatīk tas, kad mums jārēķinās ar to, kad ir jābrauc vēl atpakaļ uz mājām. Ja? Būtu telts, varētu teltī palikt un vienkārši dzīvot. Vienu dienu palikt ārā. Vakar, līdz rītiņam. No rīta var braukt tā kā atpakaļ. Tieši tā. Tātad, šitas man ļoti nepatīk, kad tuvojās kalni. Kalni nav viena mīļākā lieta. Kalni man ļoti nepatīk. Jā. Kalni man ļoti nepatīk. Es tikai nesaprotu, kāpēc tā stulbā vibrācija te ir. Elektroaizgāt. Vispārībā mēs jau varam uzlikt pirmo ātrumu un lēnu garu mīties augšā, jo jau nezinu. Nav jau vienkārši. Saprotiet paši, ka tas nav viegli. Puse tu vēl smēķē 20 gadus, ja? Tad apvienot pīpēšanu un velo braukšanu ir grūti. Tādā ziņā. No? Nepatīk, ka tevi apdzen. Un pēdējā laikā riebās tas, ka tevi apdzen. Man arī gribās kādu beidzot apdzīt. Šitajā vietā es sāku just, kad kājas sāk nogurt. Jā. Jo Taipāns apsardz tā bija, šķiet. Jā.
Stīgi nogāzies. Jā, ugunsdzēsēji. Pateikšu godīgi, visi, kas man skatās, ko jūs domājat par šādu braukšanu ar velosipēdu un video filmēšanu un viss pārējais. Es domāju, ka tas ir tikai tevis labā redziet, ceļmāls ir pļauts, jā. Ceļmāli ir pļauta ar ekskavatoru un kas sūdu lien ārprāts. Tātad man šitādas, es braucu uz Kauņu, es jums jau stāstīju, man 9 gabalas pabraucu garām, viena pēc otras uz lielā bāņa. Un es labāk tajā brīdī apstājos ceļa malā un pagaidīju, kamēr viņas aiziet, jo ir tāpat jau cilvēku mašīnu ceļu transportē un katrs kaut kā pelna naudiņu. Tieši tā. Kaut kā vairs nav spēka. Tāpēc, ka ir grūti. To, ko es izdarīju pagājušajā gadā, tas man pašam nav apmierams vienkārši. Es nezinu, vai es nākošajā gadā to vispār darīšu. Bet, vēlēšanās, protams, kad ir. Jā, vēlēšanās ir. Un gribās šo un to vēl īstenot savā dzīvē, lai tomēr kādreiz tādi mazbērni parādīsies, varbūt kādas meitenes, jā, būs ko bērniem parādīt, ko teici darīs agrāk. Tālūk ir. Apstāsimies ceļa malā un ņemsim šo kameru atkal nost. Bet, nē. Tūliņ būsim Inciemā, jā. Drīz būsim Inciemā. Inciems un tā būs Ragana. Izbrauksim cauri Raganai un tad pagriezīsimies uz Salkrastiem, kas ir, kad brauc iekšā Murjāņos pa kalnu augšā, ir ceļš Salkrasta 24 km. Domāju, ka to ceļu posmu jūs iespējams, ka zināt. Es tikai to ceļu nevaru atrast no Tallinas šosīs, nezinu, kur viņš aiziet. Jo es pa Tallinas šosiju braucu un es nevarēju viņu atrast. Protiet.
sajūta, ka man priekšā kamera sitās kā riepa kaut kur sitās. Drusciņ. Apstāsimies drusku un atpūtīsimies un... Kas te pa pūtieni bija? Ak, Dievs, visi kājas pa gaisu. Zini, kāds vējams spēks. Arī, ka traktoris novāc zāli, govim taisa skābrību vai sienu vai iespējams jau, ka skābrību taisa. Zini, kāds smuks suņus bija aizmugurē. Žēl, ka man nav mašīnas tiesības. Man būtu mašīnas tiesības. Es domāju, ka šie video arī būtu. Apstāsimies pieturā ķeipāni. Atvilksim drusciņu elpu. Ja? Tā, principā, ot.